No 14. līdz 21. februārim Polijas apgabalā Šlons Beskadī norisinājās Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde. Olimpiādē piedalījās 1100 jaunieši no 45 valstīm. Izcilus rezultātus uzrādīja Latvijas komandas distanču slēpotāji. Sīvā konkurencē sevi sastāvjot Norvēģijas, Krievijas, Francijas, Vācijas un citu valstu pārstāvis. Rinalds Kosčikovs distanču slēpošanā sprintā izcīnīja Latvijai bronzas medaļu. Tā ir pirmā medaļa Latvijas komandai Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādes pastāvēšanas vēsturē. Kā tas to tiek? Skatieties sižetā! Bet, nu, ļoti labi. Laikam izlikt visus pēdējos spēkus. Tagad nostāvēt var pats? Pats es tagad varu nostāt. Ļoti labi. Pasāst, nu kā trasē uzgāja augšā, šitajā kalnā uzgāja tagad bulta augšā. Otrajā vietā. Kas notika tālāk, ko neredzējām mēs? Otrajā vietā uzgāja. Norvēģis gāja garām. Palaida drusciņu, bija baigi ātrs. Un noturēja viņam līdz aizmugurē. Un kalnā pašā kājas jau neturēja, bet nu malca. Tu esi apjauts vispār cietās izmetums? Vēl nē. Vēl nē, vēlāk. Latvija! 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 Teicu, māja medaļa jāizvad būs. Prasīja visas. Nice Winter European Youth Olympic Festival 2009 Šlons Beskidi. Third place and winner of the bronze medal, Rinalds Kosčiukovs, Latvia!